Tā, kumeļš ir iedzīts, bišķi atsildīties, tas nabaks viss kapacs ir, pilnīgi ledus kārt, kaut kādi, nezinu, 1,5 centimetrs bez maz. Jau sāk atkust bišķi, lielumu notīrīt, tas jau te pofikas te nokritīs. Saslaucīs. Galvenais, lai nav šitas kā man besī šitā te zosāda, redz, jau vismaz vaļā ir. Pilnīgs ārprāts, tā kā... Man sveku, šitas mans cīnās, jā. Nekas, jau ir kaut kādi +3 iekšā. Jā, +3. Ārā bija cik? Cik mums ir ārā? -2,6 ārā, iekšā 3, redz kā. Smuki! Jā. Kumeļam bišķiņ atsilt, jā. Kas man galvenais, ko es atbraucu prikols? Šodien pats uzzīmēju uz FreeCAD blīvīti, bet man tāds aizdoms, ka tie izmēri nebūs ok. Kaut gan es ar bīdmēru mērīju visu. Pastīsimies tūlīt. Saprot, nopirku kanniņu. Un kanniņai izrādās... Jā, šitie jau... Ko es tas taisīs? Kas tas ir? Ko es tas mērījis? Normāli, ne? Kad jānomēra pa jaunu visu. Jā, bet redzi, pats uzzīmēja. Protams. Uz FreeCAD un... Paskatījos internetā, nekas jau tur baigi sarežģīts nav. Te jau nekas no tās detaļas sarežģīts nav, bet, principā tā. Ko es esmu uztaisījis, Sviest. Karoči, kanniņai nav tā blīvīta, saprot, oriģināli. Nopērts depo kanniņu. Es te ielieku mašīnā, man apkantējās. Un es tagad, apstājos, un es domāju, jāapstās, labi, ka bija maisiņā ielicis. Man tās ārā, saprot. Es sāku pētīt, nav nemaz tas. Mož der? Tu saprot? Prikols, ne? Bez maz vai der? Jāstās varbūt, ka var iespiest viņu iekšā. Karoči, pamēģināšu. Un... nav blīvīti iekšā, iedomājies, kāds izvilcis būtu. Tas ir prikols, ne? Veikalā, var jau būt, es nemaz neiedomājos paskrūvēt, paskatīties vaļā. Kanniņi kā kanniņi, viss saskrūvēts. Atjaustais blīvīti, tad jāpatestē, kā tas spēja lāva, viņš tur to dīzelu, vai ne? Tas jau tur kapeiks vispār. 5 minūtes viņš šitā printējās 5 minūtes, iedomājies. Tā es te ņemos tagad bišķiņ. Jānokausē tā ļekata un to jābrauc. Tālāk būs. Ko? Priecīgs svētks, tā teikt, ja? Ka jau vakarā jau varbūt vairs nebūs laika, vai būs jau sasvinējušies. Labi, tā vai.